Šobrīd Rīgas biroja telpā aizpildījums sasniedz 75%. Turklāt ziemas periodā saglabājusies tendence, uzņēmumi paplašinās un meklē lielākas biroja telpas. Biroja tirgū ziemas periodā tika novērots neliels 5 līdz 10% īres cenu kāpums. Nekustamo īpašumu operatora Rentīna Rīga valdes loceklis Jānis Lipša stāsta, kas ar īres cenām varētu notikt tuvākajā laikā. Pieprasījums saglabāsies stabils. Nedomāju, ka cenas ievērojami kāps. Varbūt būs atsevišķas biroja ēkas, kurām ir liels aizpildījums. Tā varbūt cenas ir mazliet paaugt, pakāpties, bet tā nebūs vispārīga tendence. Telpām varētu, tieši tirdzniecības platībām cenas varētu mazliet paaugstināties sakarā ar vasaru, ar turisma sezonu un ar, tādu potenciālo apgrozījumu pieaugumu vasaras sezonā. Ziemas sezonā parādījusies nomnieka interese par atvērta tipa biroja telpām pirmajos stāvos, kas vienlaikus ir arī tirdzniecības zāles. Tirdzniecības telpu nomas maksas saglabājušās pagājušā gada rudens sezonas līmenī. Varbūt bija lielāka rotācija no nomniekiem nekā vasarā un rudenī, jo tomēr komunālajie maksājumi ziemā ir lielāki ievērojami, un arī apgrozījums ir mazāks mazlietiņi. Līdz ar to bija nomnieki, kas, to neizturēja un atbrīvoja telpas, bet tās telpas tikpat ātri tika iznomātas citiem nomniekiem. Līdz ar to brīvo telpu īpatsvars ziemā pats samazinājās. Vispopulārākās tirdzniecības ielas ziemā bijušas Vaļņu, Kaļķu, Krišāņu Baronu, Tērbata, Saudēja, Elizabetes un Blaumaņa ielas. Tirdzniecības telpām piedāvājums ir mazāks par pieprasījumu. Tieši kvalitatīvām tirdzniecības telpām, labās vietās, lielu gājēju plūsmu vai braucēju plūsmu, varbūt gan centrs, gan ārpus centra. Ja ārpus centra, tad ir jābūt, maģistrālo ielu malā, kur var redzēt no ielas, kur ērti piebraukt un klientiem, kur apstāties. Runājot par komercplatību nomas tirgu, Lipša stāsta, tā turpmākā attīstība atkarīga gan no pasaules, gan Latvijas ekonomiskās situācijas. Ja būs izaugsme, tad uzņēmēji vēlēsies paplašināt savu darbību un meklēs jaunas telpas.